Esiet sveicināti kārtējā Mateja draudzes raidījumā, kas tavos bēniņos. Un šajā reizē mums ir tas prieks un gods sarunāties un mazliet labāk iepazīt komponistu, konservatorijas docētāju, 4 bērnu tēvu un arī mazmeitiņas vectētiņu Ēriku Ešenvaldu. Priecājos, Ērika, redzēt, kas tavos bēniņos. Labdiena! Un, protams, es zinu, ka tu esi ļoti noslogots ar saviem Kurš gan nav noslogots šodien? Studentiem un pienākumiem un komponēšanu, bet varbūt to sarunu veidosim tādos 3 blokos, ja mums izdosies drusku tas personīgais un ģimenes, tad tā profesionālā sfēra un tad tas 3. elements, jeb tas, kas ir pāri šai redzamai sfērai, proti ticība, Dievs. Un es zinu, ka tu, Ērika, esi dzīmis un audzis Priekulē. Tādā mazā pilsētiņā netālu no Liepājas, starp citu, es vasaras pavadīju laukos Paplakā, kas bija kā 10 kilometri no Priekulas. Un kā tu raksturot Priekuli toreiz un šodien? Tās bērnības acis, tas bērnu skatījums jau veido visu, ieliek tādu neizkustināmu pamatu vispār, kāda tiek ieraudzīta pasaule. Un tas laiks, tieši tā laika izjūt, kā dzīve rita Priekulē. Bet tavā laikā gāja vilciens no Liepājas uz Vaļņot caur Priekulu. Man liekas, arī pat uz Klaipēdu caur gāja. Bija ļoti liela armijas bāze. Tur bija cilvēki, kas tad ar vectēvu iebrauc Priekulē. Tur taču rosījās, ka tagad es esmu braucis, tur var izbraukt cauri, arī nevienu cilvēku nesastopot. Tik traki nav. Nav tik traki. Bet jā, tajā pirms 40 gadiem, tie vēl bija padomju gadi, Priekulē bija viss bērndārs, skolas, slimnīca, milicija, ugunsdzēsēji depo, kolhozs, sovhozs, veikali, vilciens ar milzīgu tādu 6 ceļi bija, es atceros. Ja? Un tad, kad es biju pie saviem vecvecākiem nedēļas nogalē vai vasarā Priekulē, tad dzelzceļš bija turpat blakus viņu mājai. Un tad līdz ko apstājās preču vilciens, tā es uz mazo ritenīti un minos uz to dzelzceļu. Un es gaidu un es vēroju tos vilcienus, jo man sāka vilināt tā kaut kāda izdoma, iztēle, kad kas tur ir tālāk, kur tas sliežu ceļš aiziet. Viņš tur aizgriežās aiz līkuma uz Purmasātu pusi, un viņš tur aiziet. Un man gribas redzēt, kas tur ir. Tā kā tāds Daukas sindroms nedaudz. Un tad bija kāda kapēciņa, tad to uzlika uz sliedēm, un tad gaidīja, ka tas vilciens aizbrauks un pārbrauks pār tai kapēciņai. Es atceros, mana oma ar Opi sarunājās, kur tas puika palika. Tā kā Daukam, kur viņš ir, kur aizgājis. Un Oma Opim teica, paskaties pa logu, ir vilciens, stāv vilciens, preču vagoni. Jā, ir. Tad jau pagaidīsim, ka tas vilciens aizbrauks, tad puika atradīsies. Es atceros, kad no laukiem braucām Paplakas stacijā uz Liepāju, un kadreiz tas vilciens gāja stipri tumsā, un tad vēl bija tvaika lokomotīva. Un ka viņi piebrauca tiem milzīgiem riteņiem, un tie griezās, un tā parasti tēvs salādēja mūsu bērnus, un kā no laukiem tur vienmēr bija kaut kāda saiņa līdz ar produktiem. Un es vienmēr biju tik ļoti satraucies, ka paps paliks uz peronu un nepaspējas iekāpt, ka tas vilciens aizbrauks bez mums. Bet tā lokomotīva likās milzīga un skaļa un tāda varonīga un bija tāda bijība pret visu to. Un es atceros, vienreiz bija atbraukusi tāda īpaša lokomotīva, kuras nekad nebija redzējis. Zaļā krāsā, un es sapratu, ka viņi ir no tālienes. Numurs bija tāds svešāds, un viņi stāvēja. Un es tajā lokomotīvē man ļoti iepatikās. Un es tāds bērndārs vecuma bērns, es skatos uz viņu. Un es domāju, kā man gribētos ar to lokomotīvu braukt tajos līkumos un ieraudzīt to pasauli. Nekad es viņu vairs mūžā neredzēju.
Kas tā varēja būt? Es pat to modeli nevaru nosaukt, bet līdz vienam brīdim, kad ar bērniem es aizgāju te uz Rīgas dzelzceļa muzeju, un viņi tur ir. Viena pati tur ārā stāv. Es piegāju un es apraudājos. Es domāju, pagājuši bija kādi 30 vai 40 gadi, un te mēs atkal satikāmies. Un tu esi nobraukājis 1000 kilometrus, tu esi redzējis pasauli. Es arī esmu redzējis pasauli. Un viņi atpūšās. Viņi atpūšās, un es vēl nē. Bet savā ziņā tas pasaules vilinājums, redz, kā tas akmentiņš manā dzīvē tika iemests jau no tā dzelzceļa. Diemžēl šobrīd Priekulē šis dzelzceļš nedarbojas, viņš ir pārauts, viņš netiek lietots. Tas ir žēl. Tavu sieviņa arī no Priekulas? Jā. Kur jūs satikāties? Draudzē. Priekulas baptistu draudzē. Nu jā. Un tagad jums ir 4 bērni, 2 meitas, 2 dēli. Vecākā meitiņa jau ir precējusies un pirmais mazbērniņš. Tas arī ir kaut kas ļoti teikt, tā ārpus ikdienam, ka ir kādam cilvēkam ir 4 bērni un ka tā dzimta turpinās. Bet kā tu tā vērtētu, kad tu brāli augi bērnībā Priekulē, tev bija mamma, vecvecāki, un kad tu ar savu sievu Inesi audzināji savus bērnus. Vai tu redzi kādu atšķirību, kā tevi audzināja un kā tu, ja jūs audzināt šodien? Ir lietas, ko tā kā mēs iemācāmies no vecākiem, un tomēr ik pa brīdim rodas jaunas situācijas, kurās mēs paši neesam bijuši. Tad, kad mums piedzimst pirmais bērns, un tā tas ir lielākoties visiem vecākiem, tad tās raizes par to pirmo bērnu, kāpēc neguļ vai vēderizēja, kavējas, un viss stress un tāds. Bet tad ir šī, manuprāt, tāda izcila anekdote. Ģimenē piedzimst pirmais bērns, un bērns sāk rāpot. Un vecāki pamana, ka bērns ir pierāpojis pie kaķa barības šķīvīša un noprovē. Un vecākiem, protams, tas ir nepakām mēs šito nedrīkstam, tā ir mūsu atbildība. Un tā. Piedzimst otrs bērns. Un atkal viņi pamana, ka tam arī ir iegaršojusies kaķa barība. Bet viņi vairs nestreso. Un viņi tā, to šķīvīt jāliek tālāk, tā, lai tas bērns netiek klāt. Un pēc gada piedzimst 3. bērns. Un tas arī, kad sāk rāpot, ir pierāpis pie kaķa barības. Un tad vecāki to pamana. Un tad viņi saka, tā jau vairs nav mūsu problēma. Tā ir kaķa problēma. Bet es tev pastāstīšu no savas dzīves. Man jau sieviņa bērnu dakteru bija izmācījās un strādāja. Un, kad piedzima pirmais bērns, tad, protams, kad vajag viņu likt vanniņā, tad bija, lai visi pēc tā laika normām uzvārīja karstu ūdeni un viņu atdzesēja līdz tai temperatūrai, kad varēja likt bērnu iekšā, lai visi sterili un tā. Un es jau tādreiz teicu, kāpēc nevar otrādi darīt, pie augstu ūdeņa pieliet karstu, lai ir. Bet, kad bija 3. bērns, tieši arī tā notika, un neviens baigi nesatraucās vairs. Kad salērēja augstu, un tad piešāva klāt karsto, cik vajadzēja. Jā, un tāpat mēs arī vienbrīd ļoti mocījāmies, kad bērnam nāca jau pirmie zobiņi, un tā smērīt nelīdzēja. Un mēs jau tā, mums vispār 3 vecākie bērni bija ļoti slikti gulētāji līdz 1 gadu vecumam. Mēs bijām pārguruši, pārmocījušies. Es 3 darbvietās strādāju arī nakts maiņās, lai varētu izdzīvot. Un nelīdzēja nekas, un tad vēl tie zobi nāca, un tās mērīt nelīdz. Un mēs aizējām pie ģimenes ārsta, un viņi vienkārši mūs apgaismo. Bet taču nopērciet cita ražotāja smērīt. Vai tad mums pat prātā neienāca? Bet šīs dzīves gudrības, tādas elementāras. Tāpēc vajag vairāk bērnus. Jo tikai ar 3. un 4. bērnu spēja nomierināties. Jā, bet kad tu tagad, cik jums ir laulībā gadi jau? 20 un... Būs 28. Bet šis ir tas jautājums arī, kur man tā kā stipri jāpierēķina, jādomā.
tad, kad ja vīram pavaicā, kādā krāsā jums ir aizkarguļam istabā, nezinu. Nu jā, bet it kā jau tomēr ir labi atcerēties, bet, protams, ar gadiem bišķi grūtāk ir. Bet, kad tu tā teikt, 28 vismaz, vai ne, kas ir, arī savā ziņā tāds brīnums pie šodienas, vai ne, cilvēkiem, kas mēģina tādas brīvas attiecības veidot. Kā tu teiktu, atskatoties uz šiem gadiem, kas laulībā ir tas visgrūtākais, ja izaicinājumi, ar ko būtu jātiek galā? Tu jau daļai minēji, ka bērni ienāk, bet kā tu varētu teikt, ar tādu tomēr lielu pieredzi? Kā tu teikt, kas ir tie izaicinājumi? Komunikācija. Sarunāšanās, jā. Laika kopā pavadīšana. Tad, kad ir brīži, kad tādi darba pienākumi, papildus pienākumi, ja, kaut kur tiek ievēlēts vai kaut kur kādi papildus laika tiek, ja, svarīgi ir to kopīgi izplānot. Ja. Es atceros, tad, kad mēs tikko apprecējāmies, un mēs nācām uz Mateja draudzes jauniešu koru dziedājām. Tad bija viena tāda situācija, kur es, piemēram, biju ļoti pārsteidzies. Ja? Pieņēmu vienpersonisku lēmumu, jo Mateja draudzes jauniešu korim bija uzaicinājums doties uz kādu draudzi, dziedāt dievkalpojumā. Un jauniešu kors mēs nolēmām, vilksim vestes. Pilnīgi tādi it kā vienkārši saprotam, bet kaut kā pieņem to lēmumu ādas vestes. Un mums nebija ādas vestes. Mums bija parastās, bet visi tā nobalsoja, ka ādas vests. Un tad es gāju uz tām saucamo Humpalu veikalu meklēt ādas vests vienu dienu, un es atradu. Bet toreiz viņi maksāja 5 latus, kas bija liela nauda. Un es redzu, laika jau man vairāk nav, man jāiet uz vienu darbu un vēl jāstudē. Es pērku 5 latus, žēl, bet es nopērku. Un tad vakarā es stāstu savai Inesei, un savukārt Ines atkal ir tāda, kas katru ļoti taupīgi mēs dzīvojām, un te es vienkārši tik izšķēdīgi pieņēmu tāds lēmumu vienpersonu. Ines bija ļoti noskumus par šādu soli, kad es tā vienpersonas biju. Bet savukārt mēs atkal iemācījāmies, ka vēl vairāk ir jāpārnā. Arī tik ikdienišas lietas. Es starp citu, laulībās es kādreiz arī vienu no punktiem saku, kad laulība ir tik ilga, kamēr 2 cilvēki sarunājās. Jo tā aksioma jau ir ļoti skaidra. Kamēr 2 cilvēki spēj sarunāties, draudzība, laulība, mīlestība pastāv. Un jo cilvēki retāk un mazāk sarunājās, jo arī draudzība kļūst vājāka. Un ja arī laulātie vairs nesarunājās, tad arī tā saskarsme attiecības kļūst arvien vājākas. Un kamēr beigās vairs nav pa ko runāt un paliek sveši, tāpēc liekas, it kā tik vienkārši lieta, kā sarunāties par ikdienas, it kā pierastām lietām vai sīkumiem, tā tomēr ļoti palīdz attiecībām, jo tās sarunas kaut kā stiprina laulību. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Jā, jo ne jau tikai verbālā informācija, bet arī balss tonis, emocijas, lai var izteikt. Laiks, kas ir. Tā ir. Bet kas vairāk tos bērns audzināja, to vai Ines? Inesa. Un par to manai sievai milzīgs paldies, jo ar katru bērnu pirmos 2 gadus skolā katru vakaru viņi sēdēja mājās pie rakstām galda un ielika šīs mājas darbu pildīšanu, šos mācīšanās procesa izpratni bērnā, apzinīgumu un palīdzēja ieraudzīt to mehānismu, kā ir jāmācās un kā dabūt labu vērtējumu, ja tu esi veltījis pienācīgu laiku mājas darbu izpildēji. Ar katru bērnu pirmās 2 klases Ines katru vakaru. Un es absolūti tur praktiski neko nedarīju. Un tad 3. klasē viņiem jau bija iegājies. Tas bija iegājies, un mums visi bērni ir teicamnieki, devinieki un desmitnieki. Un tik mēs, un par to paldies manai sievai, kas arī tomēr ir skolotāji, un viņi zina tās metodas. Un dabūja gatavu.
Bet tad tu teiksi, ka izglītība ir ļoti izšķiroša bērnu Šodien dzīvē. ir, un šodien jau ar bakalauru jau vairs nepietiek. Vēl pirms 30, 40 gadiem ar bakalauru pietika. Šodien jau maģistrs ir jāiegūst, un tik un tā tu pat saskaries dzīvē ar milzīgu konkurenci darba meklējumos. Nu, bet vai tas bišķi neliecina, ka tomēr tā izglītības sistēma 12 klases pabeidz, tad bakalaurs un maģistrs, tu gandrīz trešdaļu no savas dzīves velti mācībām, un tas nav garantēts, ka tu būsi derīgs. Jā, es nesaku, ka Latvijas izglītības sistēma būtu tā ideālākā, tā labākā. Mūzikas akadēmijā strādājot, es saskaros ar to, ka šodienas jaunieši caur savu radošumu, viņi ir ātrāk gatavi kādam nākamam lēcienam. Tieši savā izglītības ceļā. Mūzikas akadēmijā bakalaurs ir jāapgūst 4 gados. Un bakalaura sistēma jebkurā augstskolā ir tāda, ka tev tik maz laika atliek filozofijai, iztēlei, jo tev ir jāapgūst tehnikas, jebkurā specialitātē, kompozīcijā, medicīnā, zobārstniecībā, pilota vadīšanā. Ir šīs pamatu prasības, un tas ir bakalaurs. Tā gribētos, ka tā bakalaura programma tiktu pārskatīta un pielāgot tā, lai vairāk vietas tiek, kad vairāk students ar savu radošo spāru, garu, domu, izdomu, iztēli var ienākt iekšā tajā. Bet tagad, cik gadus tu esi tagad jau pasniedzējis konservatorijā? Par pasniedzēju es praktiski kļuvu uzreiz, kā pabeidzu maģistratūru. Tad tu labi esi pabeidzis? Jā. Kad tev piedāvāja? Pateicoties maniem pedagogiem, Selga Mence, Juris Karlsons, gudri iemācīja, sajust, iemācīja. Un arī no manas mammas tāda muzikalitāte man jau bērnībā ielikās. Un ka es pratu ne tikai šodien, ka es protu ne tikai komponēt savus skaņdarbus radīt, bet es protu arī aranžēt. Pieņemsim, uzrakstīt arī popmūzikai, vai kaut kādu stīgu orķestru pierakstīt klāt. Es to protu. Ja? Tātad, un tas nāk ne tik daudz no izglītības, bet vairāk nāk no tās dabas muzikalitātes, kad tu proti arī. Bet tagad piesim drusku tai profesionālai lietai. Kad tu sajūti to aicinājumu, ka tavs Dieva dotais talants ir mūzikas rakstīšana? Jo tu jau, man liekas, šo to arī izprovēji citu. Tu pat, man liekas, teoloģijas seminārā mācījies kādu laiku. Un kad tu saprati, ka tomēr mūzika būs tas? Redzi, tas bija tas juku laiks, kad Latvija kļuva brīva, un tad es pabeidzu pamatskolu. Tātad 91. gads. Un tanī brīdī kļūt par mūziķi, kad algas bija ļoti zemas māksliniekiem, orķestra mūziķiem, vispār, kas mācījās mūzikas akadēmijā, algas bija ļoti zemas. Varbūt, ka labākā iespēja bija kapos. Bet es biju tātad pabeidzu bērnu mūzikas skolu, un lai iet tālāk pa mūzikas līniju, man vajadzēja iet uz Liepājas mūzikas vidusskolu. Bet iet uz turien šajos juku laikos nebija prāta darbs. Un ar mammu tā kopīgi izsvērām, zini, labāk, ja gribās iet un būt par skolotāju, tad labāk tomēr uz eksakto kādu virzienu, un es aizgāju Liepājas pirmo vidusskolu, uz fiziku, matemātiku. Bet paralēli bija mūzika palikā hobijs, un es kļuvu 14 gados par kristieti, un Priekūzes baptistu draudzē pievienojos, un radīju savas pirmās kompozīcijas tur, draudzes korim, tieši draudzes korim, jauniešu korim, un tas bija kā hobijs. Bet viņš bija tāds, teiksim tā, regulārs hobijs, jo bija labs kors Priekūzes draudzē, un es rakstīju, un katru reizi gribējās tā kā bišķi izaicinošāks partitūras uzrakstīt. Bet kur tu vienkārši pats apgūti to, ja tajā bērnu muzikas skolā tev iemācīja kādas kompozīcijas? Nē, kompozīciju nemācīja bērnu muzikas skolā, bet tādā pašmācībā. Zin kā, es dziedāju draudzes korī, redzu notis, redzu, ko dzied tenoru, ko dzied basi, soprāna, alti, tad apmēram, un es biju ļoti labs pianists. Es reiz to mācēju atlikt uz klavierēm. Bet mana pirmā kompozīcijas skolotāja bija Whitney Houston. Bet viņi to nezināja. Bet 10 gadu vecumā viņas dziesmas bija visur.
pa visu pasauli, arī Padomju Savienībā. Un man kā pianistam bērnu muzikolā es ļoti gribēju viņas dziesmas spēlēt, bet nav nošu. Un es pēc dzirdes iemācījos viņas dziesmas atrast uz klavierēm. Un es biju pārsteigts, ka Vitnijas dziesmas, pasaulē atskaņotās dziesmas, smukās dziesmas, viņas sastāv tik no 5-6 dažādiem akordiem, ne vairāk. Pietiek. Tur fā mažors, re minors, si bemols, GM7, C sus un viss. Un es domāju, tas man bija tāds pirmais atklājums, ka tātad redzi, tikai 6 akordi. Nevajag Bahu tur sarakstīt. Vairāk nevajag. Un melodija. Un es sāku uz klavierēm savas instrumentālās melodijas rakstīt, aizņemoties Vitnijas akordus, mainot viņiem secību. Nekā Vitnijai. Tu esi teicis, ka tev Vitnija ir iespēja. Un es konstatēju to, ka ja seko šis akords pēc tā akorda, intensitāte noturās. Bet ja seko tas akords, intensitāte nokrītās. Savot, Vitnijas dziesmas bija man pirmie materiāli, kurus es 10-11 gadu vecumā sāku pētīt, un tad es uzrakstīju savu pirmo instrumentālo tādu uz klavierēm melodiju, un es nospēlēju mammai, savam brālim vecākajam, un viņi tā noklausās, un mamma teica, tagad tikai vārdi jāpieliek. Bet to es 10 gadu vecumā nemācēju. Un tā tas process tā apstājās. Bet 14 gadu vecumā, kad es pievienojos draudzēji, un tur bija kors, tad es tur viņiem sāku kaut ko uzrakstīt. Un tur jau bija garīgā dzēja? Jā, garīgā dzēja, ko es pirmās dziesmas es vienkārši aizņēmos no korāļa grāmatas, no to tekstu. Bet Whitney Houston bija tāda man pirmā, kas... Un iedomājies, un tas ir stāsts par to, ka vai tad Whitney Houston tur Amerikā, pa brīvo pasauli braukājot, sniedzot arēnās koncertu. Vai viņi vispār varēja iedomāties, ka tur aiz dzels žoga mazajā Priekulē ir 10-gadīgs puika, kurš no viņas dziesmām mācās. Viņi to nevarēja. Un es domāju cik ik viens cilvēks, mēs pat neapzināmies, kā mūsu darbs var iedvesmot un stiprināt un veidot nākamos. Iesēt kaut ko, jā. Un tāda bija man Whitney. Pēc gadiem, kad es pabeidzu mūzikas akadēmiju, es uzrakstīju man žēlstību dāvāta šo Ameriku melodijas aranžēju jauktam korim, 8-balsīgam koris, kamēr un Mārs Irmais to pirmatskaņoja, un tur ir solo pirmajā pantā un pēdējā. Un kad es strādāju pie šīs aranžijas, es tā iztēlojos, ar šo dziesmu es gribu pateikt paldies Whitneyai. Jo tad viņa vēl bija dzīva, un es cerēju, es tā iztēlojos, varbūt, kad Whitney kādā Amerikas kaut kādā konferencē tur būs, un tur Amerikas universitātes kors, un viņi dzied to dziesmu. Mazums, pēkšņi saslēdzās, ja? Nē, tas sapnis nepiepildījās, un drīz jau arī Whitney aizgāja mūžībā, bet ar to aranžiju es gribēju viņai pateikt paldies. Bet tad, kad tu sāki studēt konservatorijā, tad tev bija skaidrs, ka tas būs tavs dzīves aicinājums un virziens? Pirms konservatorijas man jāteic ir milzīgs paldies arī Latvijas Baptistu draugu teoloģiskā semināra direktoram Ilmāram Hiršam toreiz. Jo viņš man izmeta no teoloģiskā semināra. Viņš teica, ka nebūs mācītājs? Jā. Bet diezgan skarbu un iedrošinoši. Un pats direktors. Bet viņš tā mīlīgi to tev pateica, jeb kā? Viņš pateica atklāti. Bet īstenībā tas par svētību nāca. Tas nāca par svētību. Šodien mēs augstskolās tā nedrīkstētu darīt, jo ja students ir iestājies un... Maksā vēl? Nē, pat ja budžetā. Bet pateikt, zini, es domāju, tu nebūsi komponists vai... tā mēs tā kā nesakām, mēs tā kā mēģinam iedrošināt un varbūt atvērsies tas radošais talants, kurš varbūt ir ļoti, ļoti vēl zaļš un neattīstīts un tā. Bet manā gadījumā šī atklātā valoda no pieredzē bagāta Ilmāra Hirša, jo es atceros, pirmais gads teoloģiskajā seminārā bija kolosāls. Es jūtu tik lielu tādu dzīves tādu stabilitātes parādīšanos un kaut kādu mērķu un virzību. Un otrais gads pēkšņi bija pilnīgs citādāks. Man nekas vairs neinteresēja, bet es te studēju, un es nevarēju saprast, kas notiek.
Ja, kāds ir mans dzīves aicinājums, bet būšu mācītājs, tā. Varbūt kristīgais padomdevējs, varbūt ļoti gribējās, jo teoloģiskam semināram bija sadarbība ar Ameriku, ļoti gribējās tikt arī to laimīgo, izredzēto labāko studentu starpā, kad varbūt es arī aizbraukšu uz Ameriku mācīties. Tāds bija mērķis. Bet kaut kā buksēja, un es nevarēju saprast, kā. Un tad es atceros to starpbrīdi starp lekcijām, un Ilmārs Hiršs man vienkārši uzaicināja, Erika, ienāc pie manas kabinetā. Un tad viņš man pateica, es skatos uz tevi un vēroju, un man šķiet, ka tu nebūsi mācītājs. Tanī brīdī akmens man novēlās no sirds. Tā bija Dieva pirksts. Tas bija Dieva pirksts, un es domāju par šo atklātību, jo neviens varbūt man nebija izdrošinājies pateikt, Erika, varbūt, ka nemokies. Ja? Un te pats direktors, un es no tās 4 minūšu sarunas izgāju no kabineta ārā starā, ka reku man beidzot ir atbrīvošana atnākusi, un protams, ko tad darīt un tā. Un tad, kurš man to ieteica? Aiznest taču savus baznīcas koru dziesmas, ko tu esi uzrakstījis šajos 5 gados, no 14 līdz 19 gadiem. Aiznes uz mūzikas akadēmiju, parādi tur kompozīcijas katedrā kādam profesoram. Un es tā izdarīju Romualdam Kalsonam. Un viņš mani uzlūkoja tās partitūras, viņš teica, instrumentālo mūziku vajag. Man nebija instrumentālās mūzikas. Es kaut ko tur mēģināju uzrakstīt, viņš teica, nē, nav labi, pietrūks zināšanu. Viņš jau bija diezgan, es teiktu, tāds vienkārši valodas sarežģīts. Jā, bet tajā gadā vēl varēja iestāties sagatavošanas kursā. Tagad tādu vairs nav, bet komponistiem un vokālistiem, ja bija redzams jaunietim talants, bet pietrūka kādas zināšanas, jo man nav 4 gadu mūzikas vidējās. Man ir tikai bērnu mūzisko. Un viņi man piedāvāja to 0 kursu 1 gadu, un tad es tā cītīgi mācījos, cik vien var. Un pēc gada ar 7 ballēm viņi man paņēma. Un tikai tad es atceros, kad es biju izturējis iestāju eksāmenus un iestājies, es tā metos tajā studiju procesā. Ļoti bieži bija tā, ka es pēdējais biju, bez 15.9 akadēmijas slēdzas ciet, un tas apkopējs nāca un man met no klases ārā. Un es vēl tur mācījos, un vienreiz es atceros kaut kādā oktobrī. Man izmet no klases, un akadēmijā gaismas jau ir izslēgtas, tumšs. Un es eju pa to tumšo koridoru, un pēkšņi man uznāk tā saucamā 2 sekundžu laimes sajūta. Beidzot mana īstā vieta. 2 gadi bija tas ceļošanas posms. Bet tagad, kad tu ar saviem audzēkņiem strādā, tu vari pateikt, kuram ir tāds zirgsts, jeb tas talants, un kurš vienkārši, viņš grib un ar kaut kādu piepūlu, un ko viņš kaut ko varbūt sasniegs, bet kuram tā Dieva dotā dāvana īsti nav. To var just tā, jeb? Es ceru, ka jā. Jo tā sajūta, redz, Sigvards Kļava, Latvijas radio kora ilgadējs diriģents, kompozīcijas ir uzrakstīts tehniski pareizs, bet tas virsuzdevums ir tā sajūta. Sajūta, kā mūzika plūst, un šeit tā izpratne par laika plūdu man nāk no prieklas bērnības. Jā. Kā es redzu, kā dzīve plūst, kā tie vilcieni brauc. Un es domāju, ka šiem jaunajiem studentiem, kas ir atnākuši uz kompozīciju, viņiem ir nepieciešams iedrošinājums. Iedrošinājums, lai viņi nekavējas atvērt savu sajūtu līmeni. Jo lielā māksla atklājas frāžu nobeigumos, nevis sākumā.
mūzikas sākums, simfonijas sākums jāsāks, bet tagad kādu to frāzi nopaļosi. Lūk, tur dzimst māksla. Un tur ir jādzimst, viņa dzimst ar to emocionalitāti. Un ja tu esi kompozīcijas students vai studente, ir studenti, kas uzreiz to atver jau pirmajā gadā, jau sāk saprast, šādi, vajag ilgāk, vajag pastiept to tematisko materiālu ilgāk, lai viņš padzīvojas un reku atplauks tava sajūta, tavs stāsts. Ir studenti, kam tas atklājas otrā gadā. Man atklājās 2. gadā, ka es pēkšņi sāku saprast, kā tam kamolītim ir jāripo. Jā. Nu, bet pasniedzējiem bišķi ir kaut kāds, es atceros, kas gāja mākslas skolā, piemēram, zīmēšanā, vai ne? Mēs tur vairākas, dienas, nedēļas zīmējam, piemēram, portretu, vai ne? Tur zīmē, tur smalku kaut ko, un bija tāds pasniedzējs Zavickis, vai ne? Man liekas, viņš Parīzē pat savā laikā bija Latvijas laikā, ko mācījies, viņš tā snaudoja, bet tad beigās apstaigāja, ka jau tas darbs tā kā bija gatavs pienākt klāt. Kas te ir? Te jau neko redzēt nevar. Viss kā tā smalki izēnots vai kā. Te taču nav nekāda spēka iekšā un paņem izvēl kaut kādu 5M, tā kā ogli tika trekani melno zīmulu un tā pilnīgi man neliekas katastrofa. Teikt, vismaz kaut kas izskatās. Bet redzi, viņš kaut kā iedrošināja, pat būtībā mums liels sabojāja to man rūpīgo darbu vairāku stundu rezultātā, bet viņš iedeva kaut kādu virzienu. Un tiem skolotājiem jau, es domāju, ir tas ne tikai iedrošinājums, bet ka viņš spēja to viņa īpašo kaut kā bišķi pacelt, ka viņš notic tam, kad jā, tas ir pareizais vārds. Bet, ja nav tas aicinājums uz to mācītāju, ko tad faktiski ir izniekots laiks, un īsti arī, tas cilvēks mokās, viņš nav atradis to. Jā. Piemēram, sportā es runāju ar treneriem arī, es saku, vai viņš īstenībā var pateikt, kurš būs vienkārši fiziski, viņš sportos, viņš būs labs, bet nekad viņš nebūs kaut kāds īpašs sportists, vai ne? Jā, bet sportā jau vairāk varbūt novērtēt tieši šo redzamo fizisko, bet tajā radošajā, tajā gara pasaulē, dvēselisko sajūtu līmenī, tur tomēr ir šī neredzamā pasaule. Bet kur mākslīgais intelekts? Es taču varu būtībā pāris sekundēs arī uzkombinēt, un tad varbūt pielikt kaut ko klāt. Tam nav nekāda loma pie šodienas. Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Pirmkārt jau, redziet, augstskolās ir ienākusi pētniecība. Visiem studentiem ir jāraksta bakalaura darbs, maģistra darbs. Bakalaurā, piemēram, mūzikas akadēmijā tas ir līdz 20 lapspušu pētījums, kur ir studentam jāspēj paņemt kaut kādu ļoti interesantu, aktuālu viņam un arī sabiedrībai kādu tēmu un spēt to visu iepaļot 20 lapspusēs. Ja? Un tā bīstamība ir tāda, ka laika trūkuma dēļ, ka viņi var šīs skaistās frāzes samest informāciju, un tad mākslīgais intelekts tur tā. Bet tiek veidot šī datu bāze, tātad visi darbi līdzinēji pētījumi pēdējo 3 gadu laikā, kas ir bijuši, viņi tiek ievadīti datu bāzē un tad skatās, vai nesāk tur atkārtoties valodu un tā tālāk. Bet es domāju, ka tas mākslīgais intelekts varētu būt tikai kā tāda pārējoša parādība. Jā, bet es domāju, pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem būs kaut kā savādāk. Bet ir taču es nezinu, cik ilgu laiku tev prasa uzkomponēt, piemēram, kordziesmu. Un ja mēs, piemēram, es pilnīgi ņemu no zila gaisa, bet ja, piemēram, tā ir nedēļa, vai ne? Mākslīgais intelekts to izdarīt, ja ne sekundēs, tad minūtēs noteikti. Jā, praktiskais. Un tas jau, piemēram, kā viņi saka medicīnā, vai ne? Lai kādu zāli palaist apritē, tur līdz šim bija kaut kāda 80 gadu periods, kad vienkārši tev jātekstē, kā atstāja viņa rēģēt ar mākslīgā intelekta palīdzību. To var saīsināt pat līdz gadu vai pat mēnešiem. Vai ne? Un tad liekas, kāpēc mocīties tur nedēļu vai mēnešiem, jo to var izdarīt ļoti ātri, un tad kaut ko, pieslīpēt, tur bišķi uzlabo vai pamaini. Tāpēc es saku, man liekas, šis tāds pārējais periods patreiz ir to, jo realitātē, pieņemsim, kolēģe Amerikas universitātē, viņa teica, es pamēģināju pavaicāt mākslīgam intelektam,
radīt 3 minūšu kora kompozīciju ar tādu tekstu amerikāņu komponista Erika Vitakra stilā. Jā, tika radītas notis, viņi izprintēja, viņi pie klavieriem aizgāja izspēlē, viņi teica, 70% kvalitāti es varu ielikt. Ja? Bet tas ir daudz. Tas ir daudz, jā, un, protams, tiks uzlabots algoritms mākslīgam intelektam, varbūt būs 80%, varbūt pat izcils darbs 100%. Ja? Bet radošiem cilvēkiem, kas ir ļoti svarīgi, un arī pašiem ir interesanti, ka viņi no skaņdarbu uz skaņdarbu, viņi varijē, viņi attīstās paši iekšēji savā jaunradē. Ar vārdu sakot, nav tā, ka Ešenvalds ir uzrakstījis skaņdarbu, kas ir pasaulē ļoti populārs O Salutaris Hostia, ja, korim un 2 solistēm. Tad es tikai tiražēšu. Es uztaisīšu bišķi līdzīgi, cabot tādā stilā. Ja. Man kā radošam cilvēkam tas ir ļoti garlaicīgi. Es varētu, bet man tas nedod prieku. Tāpēc vajag kādu Ziemeļblāzmu paskatīties. Ziemeļblāzmu un vajag baletu radīt un operu, jo tas ir interesanti. Ja. Lūk, tā ir tā atšķirība. Mākslīgais intelekts, viņš tā kā kopē. Tajā stilā, ja, un tā. Jaunradi tur ir grūti saskatīt. Jā. Bet tu esi ļoti daudz komponējis tā kā priekš Latvijas dažādiem sastāviem, bet arī ļoti daudz priekš ārzemju. Un kurā valstī tev vislabāk ir paticis tā kā strādāt? Tu biji arī Kembridžā kādu laiku, un gan kā konkursu vērtētājs, gan kā arī piedalījies ar kādām meistarklasēm. Kā tu, vērtēt to Latvijas, koru mūziku un arī muzikālo kvalitāti salīdzinot ar tām valstīm, kur tu esi bijis? Jo it kā Latvijas mūziķis un īpaši arī koru mūzika jau ļoti tā kā slavē, bet kad tu salīdzinies tādā pasaules mērogā? Amerika un Eiropa ir spēcīga ar simfoniskiem orķestriem. Ja, tikt pie viņiem, un ka viņi atskaņo tā mūziku, tad tu vienkārši... Bet korejieši un ķīnieši, man liekas, arī ļoti tehniski. Man savā ziņā ir žēl, ka Āzijas tautas tik ļoti cenšas inkorporēt sevī šo rietumniecisko mūzikas izglītību, mūzikas mantojumu, mūzikas stilu, un viņi neiegulda laiku savā pašu folkloras, tas, kas ir viņu. Un piemēram, tā kā mums ir Krišjāns Barons, un tad ir šīs melodiju pieraksti. Un tas, kas ir šie muzikologi jau vairāk kā 100 gadus ir gājuši un uz maziem ciematiem vākuši šos materiālus. Un viņš mums ir dzīvs, un tā mēs esam, un šīs tautas dziesmas parādās skaņdarbos. Viņas tiek citētas, viņas tiek inkorporētas. Man žēl tas, ka tas kaimiņu tautas tur austrumos, ka viņas tik maz velta savu laiku. Viņiem jāiziet tas rietumu posms, un tad viņi sāks atgriezties pie savām identitātes saknēm. Droši vien, bet tad, kad es devos ekspedīcijās uz ziemeļiem, lai satikt šos vietējos stāstniekus un viņu ziemeļblāzmu stāstus, ticējumus, tautas dziesmas, teikas. Es tos materiālus jau par tām zemēm biju iegūst Kembridžas bibliotekā. Jā. Un tad, kad es tos it kā zinošos folkloras cilvēkus tur uzmeklēju, tad izrādījās, ka es biju zinošāks par viņiem. Tu saproti, tik žēl, ka tik ātri izslīd starp pirkstiem tās smilts, tā informācija, tas laiks. Ja. Nē, ir jādokumentē, ir jāfilmē, kā tas vecīts vai tā tantiņa dzied, kā viņa frāzē to tauteni, to tautas dziesmu, ja. Kurš vārds ir akcents, kādā intonācijā viņa dzied. Ne tikai tā kā Melngailis pirms 100 gadiem gāja un pierakstīja, ja. Tagad jau ir jāfilmē. Mums ir tas ekipējums, nodrošinājums ir, jo pēc 2 paudzēm, pēc 100 gadiem mēs nezinām.
cik radoši būs tie, bet viņiem būs šis materiāls, viņi smelsies. Ja? Jo pēc 100 gadiem tiešām vairs nedziedās. Es kādus gan arī 2,5 gadus strādāju Latvijas Valsts vēstures muzejā, etnogrāfijas nodaļā. Un mēs šeit braucam pa vasarām ar ekspedīcijās un vācām kādus materiālus, bet tad tur bija pagrabā, prezidenta pilī, kas bija toreiz, vai ne? Bija gan folkloras materiāli, nevis folkloras, bet etnogrāfiskie materiāli, vai ne? Tad cimdi, jostas, bruņči, tautsvārki un dažkārt tikai kādi fragmenti. Bet, kad tu redzēji to ārkārtīgi milzīgo, neaptveramo krāsu, rakstu, ornamentu bagātību, vai ne? Tad kādreiz mēs runājam, pat ja pazustu latvieši un Latvijas tauta, bet palika tikai tas mantojums, kas ir tajos pagrabos, tad tā būtu tāda vienreizēja liecība par to, cik ārkārtīgi krāšņa, unikāla vienreizēja ir bijusi tauta, kas te ir dzīvojis, kas spēja radīt tik dažādu krāsainu šo materiālu. Un tas ir tas, un liekas tagad tā globalizācija un viss tas novienādošanas laiks, ļoti daudz ko vienkārši ļoti brutāli neievēro un uzskata par nevērtīgu, un beigās cilvēki paliek ļoti plakani. Bet, ja atgriežamies pie kur tev patiktu tā kā savu talantu, ja to radošumu izteikt, ja tev būtu kāds iespējas padzīvot, nezinu, pusgadu, gadu? Man ļoti patīk braukt uz tām zemēm, kur es zinu, ka vismaz būs viena diena, ka es varu dabu ieraudzīt. Ja, uzkāpt kalnā, alā, aiziet līdz jūrai, izstaigāt kaut vai botānisko dārzu pilsētā. Singapūrā es atceros ar valsts akadēmisko koru, tad es vēl dziedāju korī, aizbraukšu, man brīvdiena, un ko es daru, es eju uz botānisko dārzu, un tas tur ir milzīgs. Ja? Un tā temperatūra ir 34 grādi, un mans Latvijā pirktās zandals vienkārši izkusa, un es ar basām kājām turpināju pastaigu. Iedvesmo. Tuvāk dabai bija. Daba. Un kādā tu izvēlies, kuram aicinājumam muzicēt, komponēt atsauksies, kuram nē? Ja tu nenoraidi tos piedāvājumus? Es priekšroku dodu tiem piedāvājumiem, ja man ir dota pilnīga brīvība. Dažreiz es pieņemu... Respektīvi, viņi tev dod tikai laiku. Cik ilgam jābūt? Piemēram, tekstu es pats varu izvēlēties. Ja? Jo ir arī tādi, pieņemsim, korī, pieņemsim, gribam pasūtināt skaņdarbu, bet viņi saka, bet mums nav otro soprānu. Jo standarts šodien ir 8-balsīgs kors, ja? 2 soprāni, 2 alti, 2 tenori, 2 basi. Un ir tad saka, mums pirmie tenori augstāk par fā nedzied, otrie basi zemāk par fā nedzied. Tas uzreiz tāds, tu saproti, un ir bijuši tādi gadījumi, kad viņi saka, mums ļoti patīk jūsu mūzika, un tam mēs gribētu jums, ka jūs uzrakstat mūsu korim šo tādu, un mēs esam jums dzejoli izvēlējušies. Un viņi man atsūt to dzejoli, un tas dzejols ir tāds, 4 rindiņas. Un ko es varu izdarīt ar 4 rindiņiem? Neko. Ja? Man jāsaka, diemžēl nē. Jo tā sajūta ir tāda, jā, es varu pielāgoties, un es pielāgojos, un ir šie gadījumi, un es uzrakstu, bet tas nevar būt visu laiku. Jo katrs tāds ierobežojums, kad mēs jums izvēlējamies jau tekstu, mums nav otro soprānu, un ziniet, festivāla tēma ir tāda un tāda, iekļaujieties tādā bezmaz vai stilistikā. Katrs šāds nosacījums ir tā, ka viņš mans iztēles spārnus apgriež īsāks, bet viņi grib, lai es joprojām no sevis radu tos augstākās kvalitātes, ko viņi tā kā pamanījuši manos kādos skaņdarbos. Un viņi grib, lai ar šiem apgrieztiem spārniem es lidoju tajās visaugstākajās iztēles orbitās. Tas nav iespējams. Un tāpēc es arī balansēju, līdzsvaroju, teiksim tā. Jā, no ārzemēm ir šādi varbūt biežāk šie ierobežojumi, pasūtinājumi, bet es viņus balansēju ar to, ka mums ir brīnišķīgs valsts akadēmiskais kors Latvija, Latvijas radio kors, simfoniski orķestris, kad es tad eju pie viņiem ar savām iniciatīvām, un es saku, es gribu uzrakstīt simfoniju,
Un tad es līdzsvaroju šo radošo. Pirms pusgada es pabeidzu baletu, savu pirmo baletu. Patreiz horeogrāfa Milana Komarova, viņa tā kā klausās to datorskaņu, viņa mēģina uzburt tās savas horeogrāfijas. Ceram, ka varbūt 27. gadā būs pirmuzvedums. Tas diezgan ilgi no. Jā, jo baletu jau iestudē vismaz 13 mēnešus. Tas ir laikietilpīgs process. Un kad tev vislabāk komponējās? Kad tu Klusumā. Klusumā? Bet kad bērni bija maz, kā tas? Tad upurēja nakts stundas. Tagad nē. Tagad man ir digitāls klavieres, bet tāds Yamahas prāta vētra Jubalts ieteica man, kad ir tāds Yamaha klavieres, kas ir reāls klavieres. Tad uz austiņām? Bet tad, kad vajag klusumā, tad uz austiņām viņas pārslēdz digitālo, bet joprojām strādā āmuriņi. Fiziskie pirkstos, tas ir svarīgi, to sajūtu. Bet vienkārši viņi tiek nobloķēti, viņi nepieskarās stīgām un digitāls. Tad bērni tomēr traucē. Jo es kādreiz, kas prediķis gatavoja, man kādreiz bērni bija visapkārt un pa galdu un tā, bet es kaut kā iemācījos gāmas kopā, lai tie bērni ir un tomēr kaut kā domāt. Bet arī, protams, ir savā laikā ir labi, ka tu vari... Klusumā visvairāk var sadzirdēt. Bet vai tu kādu citu mūziku ar klausies? Izņemot savu? Es atzīšos, man ļoti patīk Latvijas Rādio 2. Visi šlāgeri. Droši vien tas man no bērnības, no vecvecākiem nāk. Jā, Hjūstons tas melodiskums. Un melodiskums, jā. Un tad, kad es esmu atkal ārzemēs, es atkal klausos vietējos rādio viesnīcāk. Ja man kaut kāds brīvs vai es vingroju, pieņemsim viesnīcā, tad es uzslēdzu vietējos rādio. Ne akadēmiskā mūzika. Bet kā tad tu uzzini to, ka tu sakomponē nav, nezinu, tā kā Sibēlijus un Dārziņš, ka tur beigās vai ne, kaut kāds jau ir bijis. Kā tu to... tā ir... Tur kaut kā jāorientējas? Jā, ir jāorientējas un jāoriententerējās arī. Bet... to iemācās. Protams, ir mūzikas literatūra, mūzikas vēsture, kad tu zini tos priekšgājus. Bet savukārt atkal nav jau tā, kad ir kaut kādas kompozīcijas paņēmieni un rokraksti. Jā, kaut kādā brīdī var pateikt, var saklausīt, bet ziniet, šis ir ļoti līdzīgi, kā ir bijis Mesiānam. Bet tad jautājums, no kā Mesiāns to ir aizguvis? To jautājumu mēs varētu paturpināt. Saņemt dievišķo dzirksti. Mēs, kā saka, ir šie kompozicionāli paņēmieni un mēs viņus neatklājam no jauna. Mēs viņus izmantojam. Bet joprojām tās 7 notis, paskaties, joprojām var smelt un smelt. Jā, es kādreiz tā... Es par to, man māsa arī, vai ne, skolotāja, un es tā domāju, kā var tomēr tik daudz gadsimtu laikā tā mūzika vienmēr kaut kas jauns un jauns un jauns, un nav tā kā burt, vai ne, alfabetā ir, cik tur pār pa 30, bet tās notiņas ir tikai 7, un tomēr, vai ne, tik dažādas. Jā, jaunrade, radošums. Jā. Un tad tu arī tagad strādā pie kādiem darbiem? Jā, ir Liepājas simfoniskam orķestrim, ir ārzemēm arī. Praktiski man aģents Londonā, tāds Robins Taisons, kurš kādreizējais The King Singers, viens no kontratenoriem, viņš pielika punktu pirms gadiem savai karjerai un kļuva par aģentu. Un tā mēs sadraudzējāmies un viņš ir izbraukājis kā izpildītājs visas pasaules skatuves, viņš zina, kāda lietas notiek, un viņš man pateica tā, Ērika, es tev varu nodrošināt pusgadu, kad tu esi ārzemēs, jo pieprasījums pēc tevis kā lektora, meistarklašu vadītāji, kompozīcijas meistarklašu pasniedzēji ir ļoti liels visā pasaulē. Viņš man lūdza, lūdzu, dod man to iespēju pusgadu tevi paņemt. Jā, un es teicu nē, jo man mājās ir vēl 10-gadīgs dēls,
Un tad varbūt, līdzi, kad man ņem būs līdzi. 60 gadi, tad mēs ar sievu divatā brauksim uz šīm universitātēm un tā. Nē, nu, apmēram reizi mēnesī es aizbraucu uz nedēļu, ja? Bet vairāk nē, jo tomēr man ir vēl jābūt mājās un ikdienišķi jābūt mājās un jākomponē. Un arī tāpēc es neesmu arī sociālajos portālos, jo man ļoti svarīgi ir šī privātā dzīve, jo nevis tikai drošības dēļ, bet vienkārši būt nesasniedzamam. Jo tie kolēģi, kas ar tādu lielu jaudu ir izgājuši pasaules apritē, un viņi ir bijuši Twitterī, Facebookā, mājaslapā, Instagram kontos, un visu laiku viņi ir pludinājuši par sevi kaut kādus mazus videoklipiņus vai ko, un tas jau viss ir ļoti milzīgi populāri un tā. Bet tad ir šī otrā puse. Viņu radošums ir kļuvis seklāks un seklāks. Jā, viņam arvien vairāk laika. Jā, un saknes ir izsīkušas. Ja, un tas ir ļoti skumīgi, un es to ātri pamanīju, un es domāju, es tādu ceļu negribu iet. Tas jau arī liecina, ka tu esi diezgan pašpietiekams un ka tu esi arī pieprasīts bez visa tā. Paldies Dievam! Man ļoti patīk līdzdalīt to, ko es esmu sapratis, ko es esmu ieguvis, iemācījies no citiem, no maniem pedagogiem. Jo tad, kad šos kompozīcijas paņēmienus, jeb šo filozofiju, kā domāt, kā uzlūkot jaunradas procesu, tad, kad to iepazīst ātrāk, tad arī tas radošums ieguļās tādās produktīvākās sliedēs. Bet vai varētu teikt, ka šodien ir kādi, nezinu, tur 5 vairāk tādi, pasaules klases komponisti, kas, es piemēram, kādreiz dzirdēju Hans Zimmer salīdzina, ka šodien Mocarts vai kā, ja tagad ir tomēr tās zvaigznītes tik daudz, ka nav tādas, pāris mūzīgas zvaigznes, kas ir pārāk pāri visiem. Es domāju, ka šodien kaut kur pasaulē ir daudz izcilu komponistu. Mēs vienkārši par viņiem nezinām. Bet ja viņus iepazīstinātu pasaulē, ja mēs par viņiem uzzinātu, kādus darbus viņi ir radījuši, mēs vienkārši būtu sajūsmā, un viņi tiktu apbalvoti. Mēs daudz ko nezinām. Bet vai tas nenosaka, ka tomēr tas mārketings vai tie aģenti, vai no tiem ir atkarīgs, vai gal galā no naudas? Jā. Tā ir. Ko izvirzīt, ko tā kā izcelt saulītē, un kas vienkārši tikpat... Jā, tas ir, un šī rietumu pasaule, protams, dominē par to. Jā. Kaut vai paskatāmies, ka vienmēr, it kā Amerika un Anglija ir māsas, jā, bet vienmēr ir bijusi katrā no šīm divām mūzikas lielvalstīm ir bijuši līdzvērtīgi mākslinieki. Whitney Houston Amerikā, Madonna Anglijā. Adele Anglijā, Ryan Amerikā. Visu laiku, un tas tiek uzturēts, un tad, kad šīs divas zvaigznes kādā intervijā satiekās, tad tas ir gada notikums, vai ne? Bet tas ir viss mārketings. Jā, un šiem masu klausītājiem tas visu laiku ir ar to jābaro. Jā. Bet es domāju, ka tas, kad uzlūkot pasauli, nevis kā unicifētu parādību, bet kā daudzbalsīgu, līdzvērtīgu balsu, zemi. Jā, un kurā brīdī Ziemeļkoreja, kad viņa atvērsies, es ticu, ka kādā brīdī viņa mainīsies režīms, kādi tur radošumi celsies, jā. Jā, es ar milzīgu pietāti, pat atgriezos no Dienvidkorejas, jaunedēļ došos uz Japānu, es ar milzīgu pietāti uzlūkoju šos izpildītājus, šos komponistus, pedagogus, kas tur dzīvo un kā viņi redz pasauli.
Bet viņi arī ļoti lielu pietāti uzlūkoja ikvienu ārzemnieku. Jā, un es domāju, šī te sapratne, šī cieņpilnās attieksme un iedrošinājums, turpināsim būt radoši, un tas ir vērtīgi. Es zinu, ka, ja atgriežos atpakaļ pie tādiem pusauģu gadiem vai priekuls, kad arī ļoti lielu lomu tavā dzīvē spēlēja mācītājs Arnolds Šterns, kas bija mācītājs priekuls Baptistu draudzē. Un kāda tu aizgāji uz to draudzi, vai kā tu savā dzīvē saskāries ar šo mūžīgo dimensiju, ko ietver ticība Dievam? Gāja priekulē skolā, tev bija kaut kāda drauga, kaut kas, un pēkšņi baznīca. Jā. Vai te baznīcā bija kaut kāda ietekme? Tas bija atmodas laiks. Ka visi sāk iet? Jā. Un luterāņu baznīcā, katoļu baznīcā, baptistu baznīcā, droši vien arī adventistu priekulē. Un svētdienas skolas kustības bija aktīvas. Ja, un dievnam durvis bija atvērts, jo padomju gados jau draudzēm bija aizliegts būt aktīvām ārpus dievnama. Un pēkšņi es ieraudzīju, varbūt nostrādāja tāds žagatas sindroms, jo es biju teicamnieks, un es praktiski biju visur. Es skrēju ātrāk 60 metru krosiņu, toreiz bija visi piecinieki. 60 metrīs krosiņš nav, bet labi. Nē, tas bija sprintiņš, jā, mums, jā, un es tā kā biju tāds pirmrindnieks, jā. Un te pēkšņi es redzu, kad mani klases biedri iet uz kaut kādām interesantām aktivitātēm, ko sauc par svētdienas skolu. Un man, protams, tas tā arī iedarbināja kaut kādu konkurences, man likās, man varbūt ar to jāpamēģina. Bet man jau toreiz bija 13, 14 gadi, un es jau biju sācis sev sajust kā tomēr pusaudzi, un man sāk nodarbināt tādi, ik pa brīdim tādi eksistenciālismu jautājumi, par ko dzīvē kļūt. Un tas bija tāds laiks, kad es aizgāju uz to svētdienas skolu, un tur tieši tādas runas gāja. Vispār par dzīves jēgu, un tas man likās tieši tādā brīdī tā aktuāli man. Un tā es tur paliku. Tā es paliku tajā svētdienas skolā. Un tad tas, ko tu tur saņēmi, faktiski vēlāk arī visā dzīvē, vai ne, tevi pavada? Jā, svētdienas skolā es gāju tikai būtībā dažus mēnešus, jo 14 gadi man palika, un tam bija paredzēts jau jauniešu pulciņš. Un tur bija Arnolds Šterns. Un tā privilēģija, ka mācītājs bija praktiski katru sestdienas vakaru ar mums kopā. Jo mums tie vakari bija ļoti tematiski interesanti, un mēs pārmaiņas viņus vadījām, ja, un gatavojamies un diskusijas. Bet savos tīņa gados, no 14 līdz 19 gadiem, kāda mēs tur bijām, mums jau nebija, teiksim, tās pareizās atbildes, nebija mums zināšana. Un tāpēc tik svarīgi bija, kad ir šis mācītājs ar dzīves pieredzi, ar izglītību un vienkārši fantastiski siltu dvēseli. Tādu, ka viņš mūs uzklausīs, un tie vakari mūs visus bagātināja. Tie sestdienu vakar, tie jauniešu pulciņš. Bet tad, kad dzīve tagad sākās jaunības gadi, Rīga, studijas, labi, tev tā teoloģiskā semināra studēšana jau tā kā bišķi pieturējās pie ticības, bet kādreiz, kad cilvēki aizbrauc uz metropoli, un tad sākās tāda cita dzīve un daudz lielāka brīvība, daudz lielāki izaicinājumi, kārdinājumi, tomēr tu šo ticības ceļu nepazaudēji. Un tas nozīmē, ka tas, ko tu saņēmi, tomēr bija tik stiprs, ka viņš tev zināmā mērā pasargāja. Jā, es skatos arī uz saviem studentiem mūzikas akadēmijā, un arī īpaši uz tiem, kas ir atnākuši pirmajā gadā. Viņi tāpat ir atbraukuši no perifērijas un nokļuvuši lielpilsētā. Un kaut kādā ziņā varbūt tie tādi negatīvāki piedāvājumi, ko metropoles
spēja piedāvāt. Kaut kādā brīdī droši vien arī mums, kā docētājiem, ir jābūt kā klases audzinātājiem. Arī ar viņiem ikdienā aprunāties, kā jūtaties mūzikas akadēmijā, kā jūtaties, vai viss ir informācija pieejama. Uzturēt šo augstas ētikas latiņu, teiksim tā, lai neskriet līdz pirmajam flyerītim, ko kā studentam iespiež varbūt Aristoteļa svētkos un tad iet un tad tusēt tur kādos tusiņos un kafēnīcās, bet tieši mudināt uz šo vienkārši augstākas ētikas klātbūtni savā dzīvē, pēc tiem standartiem. Nē, bet tie standarti ir kaut kur jāapgūst vai vismaz jāsaprot, kas ir. Jā, un mēs atgriežamies pie komunikācijas. Komunicē. Jā, bet šodien jau arī tiek mainītas vērtības. Un arī viennozīmīgi netiek saprasts vienas un tās pašas vērtības vai kādi kritēriji tām. Es domāju, ka šodienas jaunatne ir ļoti gudra, izvērtējoša. Jo tas ir tas, ko es arī mūzikas akadēmijas studentos redzu. Viņi zina, ko nozīmē darbs, jo viņi to novērtē. Viņi apzinās, ka viņiem ir jāizdzīvo un naudu vajag. Un viņi strādā. Lielākoties jau studenti pirmajā kursā kaut kur strādā, vai tā ir kāda kafēnīca, vai tas ir drogas veikals, bet viņi apzinās. Tā ir tāda, es domāju, ka ja mēs vairāk ieklausītos jauniešos, ja vadītāji vairāk ieklausītos jauniešos, mūsu sabiedrība būtu vēl labāka. Patreiz, ja mēs pavērojam medijus, mēs vairāk redzam raidījumus, kas it kā ir jauniešiem, bet jaunieši tur parādās tik daudz, lai viņi aizpildītu klausītāju un vērotāju krēslus. Un pat ja mēs uzdodam tajos raidījumos jautājumus jauniešiem, tie jautājumi jau nenāk no pašiem jauniešiem. Tie jautājumi ir sagatavoti un ir vērojama šī dominance, kas ir mana paudze. 40 gadnieki, 50 gadnieki, šī paudze, jā, viņi ir profesionāļi savas sfēras, jebkuras sfēras, bet viņi ir profesionāļi un viņi ir vadītāji ļoti daudzās institūcijās, instancēs, iestādēs, organizācijās. Es neredzu jaunatni. Jā, bet šodien es neredzu jaunatni. Novembra sākumā bija tie mītiņi, tur daži man vecuma gājumi cilvēki teica, es redzu, ka jaunatni ir tomēr tā mūsu nākotne, viņi bija tik daudz, un kad, labi, šis laiks paies, un tā vērtības sadursmē beigsies, jo jaunieši, redz, tie būs tie, kas to labāko, gaišāko nākotni radīs. Kaut gan es domāju, tā varbūt sašķeltība vai tā viedokļa tik krasa atšķirība un pat naidīga pret citiem, neliekas, ka tāda baigi ētiski un toleranti vai... Jā, bet šie sāpīgie saspēlējumi veidojas no ilgstošas nekomunicēšanas. Rodas kaut kādi apstākļi, kaut kādas izprovocētas, mazāk paredzētas situācijas, un tad, notiek šī reaģēšana. Ja. Es domāju, saviem 3 vecākajiem bērniem, Emīlijai 25, Elizabetei 22, Mārcim 19. Es viņiem pavaicāju, cik daudz jūs interesē, kas notiek Latvijā, Eiropā? Praktiski nekas viņus neinteresē no tā, kas parādās panorāmā. Tās tēmas, kas ir LSM ziņās, praktiski viņus neinteresē. Viņus vairāk interesē, es redzu viņu pasauli, kā viņi gribētu dzīvot, kā mani bērni iet uz darbu, kā viņi mājās komunicē, kā viņi komunicē ar saviem vienaudžiem, kas ir tie jautājumi, ko viņi savā starpā un kā viņi iet uz kino kopā, kā viņi iet tagad jūs pie mums, tad mēs pie jums, un tad viņi taisa darbvietās arī savus kaut kādas tādas draudzības tusiņas vai kā nosaukt. Tā ir pilnīgi cita pasaule. Un es redzu viņus, savus bērnus, viņu aktivitātēs laimīgus. Bet man ir ļoti žēl, ka šīs tēmas, ja tās aktualitātes, kādas ir viņu dzīvēs, viņas neparādās valsts mēdījos. Bet tad tas nozīmē, ka kaut kādas lietas viņas neinteresē,
Bet kaut kādas viņas interesē, un cilvēks jau rīkojas, ja pieņem lēmumus atkarībā no tām vērtībām, par kurām viņš ir pārliecināts, vai kas viņam liekas nozīmīgi. Un tad tas jautājums ir, kas tad šodien nosaka tās vērtības, jeb kur viņi var šīs vērtības uzzināt un vēl jau vairāk vai nepārliecināties, ka tās strādā. Jā, un kāpēc tik elementāra lieta, kāpēc mēs nepavaicājam šiem jauniešiem? Kāpēc mēs neuzzinām viņu viedokli, viņu ilgas, viņu gaidas, viņu radošās domas, par ko viņi deg? Nav. Jā, bet tad, kad viņi sāk jautāt, tad dažkārt varbūt ir pa vēlu, jo tur jau kaut kas cits ir viņos ielicis kaut ko. Jo es domāju, man jau liekas, ka ģimene ir tas fundamentālais pamats, kas ļoti lielā mērā varētu noteikt un veidot cilvēku personību. Un ne jau tikai kaut kāda didaktiska pamācība, bet faktiski vērojot, kā piemēram vecāki komunicē, kā viņi viens pret otru attiecās, kā viņi uzņemās atbildību, kā risina, konflikts, kā pavada laiku. Un to jau bērns tā nemanot, bet tomēr uzsūc, un tas ābols varbūt tik tālu nekrīt no ābeles. Bet šodien vecākiem bieži vien nav laika, tad, kas tad tos bērnus audzina, skola, nezinu, kaut kāda interešu izglītība, internets. Un faktiski vecāku loma ir stipri pamaz, un tad kādā brīdī attopas, ka vecāki un bērni ir diezgan sveši. Un bērns kaut kur aiziet kādus nepareizes ceļus, un tad mēs sakam, ka tā nevajag. Bet tu beigās jau vairs viņu pat nevar ietekmēt, jo tu neesi bijis ar viņu visu laiku kopā, un tie jautājumi nav risināti. Jā, savā ziņā te mēs arī nonākam gan pie ģimenes, kā vērtību stūrakmens, gan arī pie izglītības kvalitātes. Ja? Jo izglītojoties, cilvēks domā vairāk, sāk domāt, sāk apzināties, un kurā brīdī, kurā klasē, kāpēc bērnam ir apstājusies interese un viņš vairs nespēja sasniegt 8 balvas, bet viņš sāk klibot un dzīvot pie 7, 6 un 5, 4 ballēm, tas brīdis būtu jāpiefiksē. Ja? Un jālūko, kā palīdzēt. Un paldies visiem tiem skolotājiem, kas, es atceros, man māma teica, man māma skolotāja, viņa teica, viņa arī pamatskolā klasē bija viens rūpju bērns, un viņa saka, un es gāju, un es palīdzēju to matemātiku viņam saprast, un uzrāva, un atradās, un bērns tā kā pamazām saprat, bet bija šīs papildus stundas, jā. Bet Bībele jau arī nesaka, ka visiem jābūt ir vienādi, bet katram pēc spējām, ja katram pēc ticības. Un es domāju, tā mūsu izglītības sistēma arī viss grib dabūt pie viena standarta. Bet es nedomāju, ka katru bērnu vajag piedabūt pie kaut kāda ierēģiņa izdomāta standarta. Bet galvenais sasniegt to potenciālu, kāds tam bērnam ir. Bet tur, protams, tad es nezinu, vai to var izdarīt viens skolotājs 30 bērnu klasē, vai ne, tur knap 40 minūtēs. Bet te mēs atkal nonākam pie tā jautājuma, kāpēc augstāk stāvošās atbildīgās amatpersonas nespēja sadzirdēt to, ko saka skolotāji? Tāpēc, ka piedabūt pie sistēmas ir vienkāršāk nekā uzticēties un dot kaut vai skolas direktoriem, skolas vadībai brīvību. Jā, un kas ir noticis ar tiem skolotājiem, kas ir deguši par savu klasi un ar savām aktivitātēm kaut kādā veidā nokļuvuši tagad par ierēģiem, par amatpersonām, un kurā brīdī viņi pazaudē to spēju atgriezties pie šiem ideāliem. Jā. Ļoti žēl, un es domāju, atgriežamies pie tās, ir jākomunicē, ir lietas jāizrunā, un kurš tad mūsu vietā runās, ja ne mēs paši? Es kādreiz savu vectēvu atceros, man liekas, viņš kāds 4 klases bija beidzis, bet viņš mācīja ļoti daudz darbus, kas tajā laikā vajadzēja, laukos dzīvojot. Un arī bija savā ziņā vietas,
jo viņš mājās noturēja, viņš brāļu draudzē, tā kā skaitījās arī tādas svētbrīži, viņš mācīja ar cilvēkiem runāt vienalga, vai tā bija, vācu armija, kas ienāca un štābs tur bija, vai krieva, vai ne, un bija kaut kādas cilvēcīgas kvalitātes, vai ne, bet bija pārliecināta ticība. Un liekas, kas ir 4 klases, kā ar 4 klasēm, mums vismaz vajadzētu kādus 20 gadus mācīties, vai ne? Un beigās, kad mēs iemācāmies, mēs tehniski kaut ko spējam, bet kas iedos to dzīves gudrību, jeb kā veidot attiecības, vai ne? Kā būt par svētību citam, vai ne? Kā vai ne, veidot ģimeni vai kā nepazaudēt mīlestību vai attiecību, kur tad tās lietas, lai tas jaunais cilvēks apgūst? Jā, redziet, skola jau saņem bērns, kā es saku, no dažādām priekulēm. Vienam bērnam ir vecāki šķīrušies, otram vispār bērni nav. Trešam bērnam ir atkal ļoti pārticīga ģimene, un viņi varbūt ir redzējuši jau pasaulē, un tātad šie dažādie bērni ierodas. Bet klasē ir 30. Klases ir pārslogotas, pedagogam jātiek galā ar 30. Galvenais, lai viss dokumentos ir atbilstoši. Lai dokumenti ir kārtībā. Un tad, veidojas, jeb turpinās tas stāsts, kad ir bērni, kuriem dzīvē ir vieglāk gājis, kas ir redzējuši pasauli, un tad viņiem arī tā sapratne, attīstības, domāšanas attīstība jau ir tāda attīstītāka, un viņi dabūs vieglāk 9 un 10, un tad ir atkal tie, kam ir grūtāk dzīvē gājis. Un viņiem, lai palīdzētu arī tikt līdz 9 un 10 līmenim, skolotājiem jau tā nepietiek laika, jo klasē ir 30 bērni. Un tā es domāju par šo individuālo kalpošanu, ko mēs katrs, līdz ko mēs satiekamies ar šiem bērniem, ar šiem, kam vajadzīga palīdzība, iedrošinājums, tad, lai mēs varam, lai spējam viņus pacelt. Es vienu stāstu, par daudz gadus atpakaļ, es sēžu kancelē, ienāk viena mamma, un saka, mans dēls pametīs tagad 9. klasi, viņam viss apnicis, viņš ies strādāt, viņš skolā vairs neies. Lai es ar viņu parunāju, un es saku, viņi man to stāst, domāju, ko es viņam vispār varu pateikt, bet viņi tik lūdzu, es saku, labi, tad nākošu nedēļu vienu pēcpusdienu, tad tiekamies. Viņi saka, nē, viņš man līdz sēž ārpus kanceles, otrais es uz baznīcu, viņu vairs neatvilkšu. Es saku, labi, lai nāk iekšā. Viņš ienāk, zin kā tāds 9 klasnieks skatās uz mani, tā kā, pēdējo, ko viņš gribētu satikt un ko. Un es klusībā, piesauc Dievu un kaut ko vienkārši stāstu, vai ne? Bet ko es runāju, kā es to nezinu. Paiet daudz gadi kādā konferencē. Pienāk pie manis, manā augumā garšs cilvēks, un saka, jūs laikam man neatcerties, vai kā, es saku, tā varbūt uzreiz nē. Viņš saka, es biju toreiz, ko mamma atvilka man pie mācītāja, kad es gribēju pamest 9. klasi, un pēc tās jūsu sarunas es tomēr pabeidzu to klasi. Es saku, ko tu toreiz teici? Tas, ko es atceros, jūs teicāt, ka katrā dzīves posmā ir kāds svarīgs uzdevums vai darbs, kas jāizdara. Un tev šajā dzīves posmā tas vispirmais, numur 1 un vissvarīgākais darbs ir pabeigt 9. klases. Vienalga kā, bet pabeigt. Pēc tam tu vari atkal darīt, ko tu gribi, bet šajā brīdī tas ir. Un viņš saka, es tā padomāju, laikam tā ir, un to pabeidz. Un tad, kad viņš ar mani runā, viņš bija kaut kāds inženieris, precējies, 2 bērniņi, vai ne, ļoti, labs, kvalificēts. Un kaut kādā brīdī vienkārši ar Dievu žēlstību, vai ne, kaut kā tur mammai izdevās atstiept uz baznīcu, kaut ko parunājāmies, un tas cilvēks, vai ne, tajā brīdī kaut kur neaizgāja. Un tas, ko tu saki, jau ir tik svarīgi, un drīz būs arī Ziemassvētki, un tie jau arī tādi, it kā svētki, ka mēs kaut ko
no sevis tā kā gribam dot citam, kas varbūt nav raksturīgi mūsu ikdienā, jo Dievs mūs ir tik ļoti apdāvinājis, viņš devis savu dēlu, kas ir dzimis, un Dievs devis mums to visdārgāko, un kaut kā tā atblāzuma, pat ja mēs neesam īsti ticīgi, vienalga mēs gribam dāvināt, mēs gribam iepriecināt, mēs kaut ko gribam no sevis dot. Un es atceros, kad daudz gadus atpakaļ Matejā ar kameru kori dziedāja, man liekas, tā Džons Rāners vai kāds? Džons Raters komponists, vai ne? Dievs svētī un vadi, tāda viņa kordziesma, un to viņa, viņš, man liekas, arī runāja toreiz. Un es domāju, cik tāda skaista dziesma Dievs svētī un vadi, vai ne? Un es domāju, kad arī tas Ziemassvētku laiks jau ir tāds, ka mēs gribam tos cilvēkus kaut kādā veidā iepriecināt, bet tas, kas visvairāk jau mums vajadzētu, lai Dievs dod to svētību, un mūsu caur dzīvei vada. Un es domāju, ka tavā dzīvē tā ir bijis, kad caur dažādiem pavērsieniem, iespējām, man ir Dievs tomēr tev ir bijis ļoti labs, un tā svētība ir bijusi. Jā, es gribu pateikt paldies arī Arnoldam Šternam par tām lūkšanām. Viņš par visiem mums jauniešiem lūdzis un uzsvērs, cik liela nozīme ir lūkšanām, aizlūkšanām. Un jo Arnolds jau ir mūžībā, bet es joprojām jūtu tās svētības. Gribas vienkārši atbalstīt un turpināt dot to, ko Dievs māca, to mīlestību, to iedrošinājumu. Ja savā jaunībā es biju, teiksim, tāds emocionāls ticīgais, emocijās balstīts ticīgais, tad es pamazām sapratu, un es Dievam lūdzu, dod man drosmi, jo es vispār biju bailīgs. Un tagad Dievs man vada caur tādām ļoti sarežģītām situācijām, kad ir jāklauvē pie taisnības durvīm, valsts amatpersonu durvīm un drosmi vajadzīga. Un tad es atskārtu, kad varbūt es pārāk ilgi biju gaidījis no Dieva drosmi. Jo es atskārtu, ka man bija pienācis jau laiks, jau teiksim tā pirms kaut kāda gada, tā drosme jau ir. Atliek uzticēties, kad notiksies. Tātad šis ticības jautājums. Jā, un es esmu Dievam pateicīgs par, varbūt tas ir tāds, man ir 48 gadi un varbūt tā ir kaut kāda tāda dzīves stabilitāte, es nezinu, bet jā, 48 gados ir lietas, kuras mēs spējam, un tās ir jālieto. Dievs dod, Dievs ir, starp citu, visu izdarījis. Un viņš mums pateica, mums uzdevums, un es domāju, iesim un darīsim. Arī šajā Ziemassvētku laikā. Jā. Paldies par tavu laiku un paldies, ka varējām parunāt. Respektīvi, tur varēja padalīties un bišķi, vai ne? Atvilkt telpu. Un tā kā ir tāds Ziemassvētku laiks, tad mūsu draudzes mācītājs ir sastēlējis tādas dziesmas. Man liekas, ka viena tur arī ir tavējā. Paldies! Un kad ir tāds atkal augstāks laiks, tad tur būs bišķi tev, ko tu varēsi palietot, tādu ieliet iekšā. Paldies! Zini, kad es komponēju, tad man blakus ir šokolāde. Cik daudz? Vesela tāfelīt. Lielais izmērs. Jā, jo ir tāds tā enerģija paiet. Enerģija paiet un tomēr arī tāda smadzenes labāk strādā. Varbūt tas, ka vēl pēc kāda laika uzaicināsim tev vēlreiz, tad šokolāde būs. Āmen. Paldies, Ērika, par to, ko tu esi darījis līdz šim, un lai Dievs sveitī tevi, tavu ģimeni joprojām, un mēs daudz skaistu dziesmu un kompozīciju vēl dzirdam.
Paldies!